Bez kompromizācijām. Mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Tātad man uz e-pastu ir atnācis labs ziņojums, kurš skan šādi. Pilngadība, attiecības, foršas. Neko vairāk nevajag. Es īsti nesaprotu, ko tas nozīmē, bet nu labi. Viņam ir pilngadība un attiecības ir foršs. Viņam jau ir? Jā. Bet viņai ir slikta pagātne. Pēdiņās mauka. Un baidos, ka varētu atkārtoties viņas pagātnē. Un viņa spētu krāpt tādā veidā mani sāpinot. Ko darīt? Pievērst uzmanību. Tātad. Wow. Uz šo var atbildēt, nezinu. Es nezinu, varētu būt tā, ka man ir bijusi līdzīga situācija. Un es tev pateikšu tā, ka tomēr labāk ej prom. Tas tev palīdzēs, kamēr vēl nav par vēlu. Tāpēc, ka jo ilgāk, jo tev būs sūdīgāk. Tas ir no pieredzes. Un ja viņa tāda bija agrāk, nekas viņa neapturēs. Teiksim, no manas perspektīvas. Viss ir labi ideāli, bet tik līdz uzrodas kāds čuvaks, kam ir vairāk naudas nekā tev, vai viņš, es nezinu, vai viņš ir smukāks nekā tev, viņam ir rokas lielāks nekā tev, vai vienalga kaut kāds iemesls, jā. Tad viņa aizies pie viņa, sākumā viņa ies pakluso, bet beigās viņa aizies un pateiktu, fuck you, bitch! Tākšu to es tev saku, domā ar galvu, bet mans ieteikums, nē. Zini, es tev pateikšu vienu lietu. Zini, kam viņi vērts, tad, ja viņi tādi, ja? Viņi vērt tam, kas viņai padodas, ja? Ja tu gribi, ja, tu mēģini, bet es tev brīdinu, ja, būs sūdi. Labi, tas nebeigsies. Agrāk vai vēlāk. Tu atnāks, jā. Tu taču negribi, kad tev būs bērni, lai tas kaut kas notika. Tu paskatīsies, telefonā nav neviena SMS. Un tu uzzinās no kāda cita, ne jau no viņas. No kāda cita, ka viņi kaut ko izdarījusi ar kādu citu veids. 100 punkti. Ir īpaši tādā vecumā viņas nemainās. Viņas mainās varbūt vēlāk, 30 gados, ja varbūt 30 gadus, nezinu. Tad, kad viņas saprot, ka viņiem ir svarīgāk, tomēr attiecības ģimeni būvēt. Nu, bet šoreiz, jā. Es neteikšu, jā, kā aizmirst, jā. Tu pagaidi, jā. Bet es pat teikšu tā, nedēļa, mēnesis viņam būs tur. Pie to otru čuvaku. Bet pēc tāda laika, viņa būs jau pie nākamo čuvaku. Tāpēc viņa nav tā, kas paliek. Viņai patīk garš citādāks, saprot? Tieši tā, dažādas garš. Jā. Kāds garš? Tikai palīdzēt. Ne? Mēs tikai gribam palīdzēt. Dari, kā tu vēlies. Ja tev patīk, tad dari. Ja tu esi gatavs uz šo risku, ej. Bet es tavā vietā personīgi to nedarītu. Abonē Fanface TV!